Nu ko? Nopirki jaunu, modernu mašīnu, varbūt pat ar benzīna motoru, un pielēja eļļu, pirmoreiz mūžā nomainīja eļļu, tev bija paredzēts, ka 0,20 jālai, un tu nobrauc 5000 un mašīna sāk bļaut, ka tev eļļas līmenis ir nokrities, ka jāpielēj klāt litrs. Vai tas ir normāli? Pat salīdzinoši mazbrauktai mašīnai, jaunajām, modernajām mašīnām, benzīniekiem, dīzeļiem, kuriem sevišķi jau benzīniekiem, viņiem ir jaunajām mašīnām ļoti smalki tievi gredzentiņi. Viņi nepiespiežas pie cilindra sienām ļoti spēcīgi, saprot? Un tāpēc šīm te jaunajām mašīnām, kurām paredzēta 0,20 motoreļļa, lūk, 0,20, viņām, jā, ir šis te eļļas patēriņš. Bet ko es tev gribētu dot kādu padomu? Parasti visos katalogos, arī ražotāju katalogos, varbūt tev lietotāja pamācībā rakstīts, ka tev jālai 0,20 eļļa, bet reāli katalogs pieļauj lietu, pieņemsim 5V30. Lūk, mobila ESP formula 5V30. Tāpēc mēs mūsu eļļu lielveikalā Degla vielā 92, Autospec LV, YRLV, iesakam tomēr lietot labāk 5V30, teiksim, mobila ESP formulu, vai Eneos X, vai Motul X Clean Plus. Vienalga, nav svarīgs tas nosaukums, bet svarīgi ir tas, ka parasti katalogu uzrāda divus variantus vai vairāku variantus, teiksim 0,20, 0,30, 5V30. Un tad tu varētu iegaumēt, ka labāk liet nevis to visšķidrāko 0,20, bet labāk tad ir ieliet 5V30, un tas iespējams samazinās šo te eļļas patēriņu. Tātad saprot ideju, kādas firmas eļļu lieta. Godīgi sakot, es teikšu tā, pa lielam ir viena alga, bet mūsu servisā mēs jau gadu desmitiem kā pamatu lietojam šo te Mobile 1 ESP formula, Emission Systems Protection, un, nu jā, tā mums ir pierādījusies kā ļoti laba eļļa. Līdz ar to, protams, tu vari ieliet arī kroneļas, Krona Hellāra, pieņemsim, ir tāda pati kā šī, maksā viņu pa 19 eiro lētāk, līdz ar to lejam iekšā Krona Hellāra, LL03, 5V30, un iegūstam to pašu rezultātu. Gribu kaut ko ar spīdīgāku nosaukumu, lūdzu, Eneos X var ieliet 8100 X-Clean Plus pa 52 eiro. Protams, viņas visas maksā lētāk kā Mobile 1 ESP formula, bet tomēr laika gaitā Mobile 1 ESP formula sev ir pierādījusi, teiksim tā, kā labāk. Ralfs ar Armandu, abi divi sev jau entos gadus visās mašīnās vienmēr lej Mobile 1 ESP formulu. Es arī agrāk tā darīju, bet tagad es pamēģināju mūsu izlējamo, nu, šī gadā es ielēju mūsu izlējamo eļļu no Mucas, Revline 5V30. Viņi ir ar tādām pašām specifikācijām, nu, kā šī plauktā stāvošās eļļas. Tātad man ir benzīna mašīna, kurai nav nekādas, nu, divās benzīna mašīnās ielē. Tur nav nekādas dižās prasības pret eļļu, un šīs te eļļas, kas ir pēc specifikācijām, tur pilnībā der un ir pa pirmo zortu. Līdz ar to, nu tā kā ja tavs jaunais benzīna auto 2021. gada patērē eļļu, tad ielēj 5V30, nevis 0V20. Tas viss, atā.